Amerikai ir kara plāns pret Ķīnu, un tas aizņem tikai 2 dienas. Varbūt nedaudz ilgāk, ja Pekina izlemj, ka viņiem nepatīk grafiks, kas vēsturiski tā arī ir bijis. Spriedzes punkts ir Taivāna, sala, kas ražo mikroshēmas, kas darbina tavu telefonu, tavu automašīnu un pusi pasaules militārā aprīkojuma. Ja to zaudē, globālā ekonomika sabrūk. Kara spēļu simulācijas rāda, ka jau pirmais solis Amerikai izmaksātu 2 lidmašīnu bāzes kuģus un 500 lidmašīnas. Tā nav vienkārši slikta diena darbā. Tas ir Vietnamas karš saspiests 3 nedēļās pirms kāds vispār ir sācis strīdēties par miera līgumu. Tāda kā plāns, kas sākas ar katastrofāliem zaudējumiem, tiek pasniegts kā uzvaras stratēģija. Šodien mēs aplūkojam Amerikas patieso atbildi uz Ķīnas iebrukumu Taivānā un kāpēc tā biedē Pekinu vairāk nekā jebkura aviācijas bāzes kuģu grupa. Un, ja jums patīk šie iknedēļas video, abonējiet, pirms Pentagons šo informāciju arī klasificē. Sāksim ar problēmu. Pirms 30 gadiem Amerika varēja nosūtīt aviācijas bāzes kuģu grupas Taivānas šaurumā un piespiest Ķīnu atkāpties. Šodien šīm aviācijas bāzes kuģu grupām nākas darboties simtiem jūdžu attālumā no krasta vai riskēt tikt trāpītām ar ienaidnieku raķetēm un droniem. Mēs jau redzējām, kā tas notika 2026. gada konfliktā Irānā. Taču Ķīnai ir tūkstošiem vairāk dronu un raķešu, un tās spēj aizsniegt tālāk nekā Irānas. Ķīnai ir arī vislielākais kuģu skaits no visām pasaules jūras flotēm. 2026. gadā tie bija 405 kuģi. Protams, šie kuģi nav tik labi kā ASV jūras spēku kuģi, taču militārie avoti, piemēram, bijušais ģenerālis Džeks Kīns, piekrīt, ka daudzums pats par sevi ir kvalitāte. Vairāk kuģu nozīmē lielāku ugunsspēku. Vienkārši paskatieties uz sarakstu. Ķīnai ir 8 Renhai klases eskadras mīnu kuģi, ir 28 Lungang 3 klases eskadras mīnu kuģi. Saraksts turpinās. Ķīnai ir nopietns ugunsspēks, tāpēc neatkarīgi avoti, piemēram, Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs jeb CSIS, ir veikuši savas kara simulācijas, un rezultāti bija diezgan satraucoši. Labā ziņa ir tā, ka Amerikas Savienotās valstis un Taivāna atvairītu iebrukumu, pieņemot, ka viņiem būtu Japānas atbalsts. Bet tā bija vienīgā labā ziņa. CSIS dokumenti atklāja, ka Amerika zaudētu 2 lidmašīnu bāzes kuģus, no 10 līdz 20 lielus virsūdens karakuģus un no 200 līdz 500 lidmašīnu. Aprēķinot, tie ir gandrīz 3200 karavīru. Un tas ir tikai pirmajā kaujā. Viena kauja, kas sastāv apmēram 20% no visiem kritušajiem Vietnamā 3 nedēļu laikā. Un tas ir tikai pirmais kara posms. Tātad citas izvēles nav. ASV bruņotajiem spēkiem būtu jāmaina sava tradicionālā spēka projicēšanas stratēģija. Tas sāktos ar to, ka lidmašīnu bāzes kuģi pārvietotos vismaz 900 jūdžu attālumā, lai izvairītos no Ķīnas DF-21 raķetes, ko dēvē arī par aviācijas bāzes kuģu iznīcinātāju. Un viņiem būtu jāpaliek tur, līdz Ķīnai būs mazāk munīcijas, ko izmantot. Tātad lidmašīnu bāzes kuģi neapturēs Taivānas iebrukumu. Uz lidmašīnu bāzes kuģiem izvietotās lidmašīnas nevarētu uzbrukt svarīgiem mērķiem Ķīnas kontinentālajā daļā. Iespējams, tās pat nevarētu trāpīt mērķiem Taivānas šaurumā, līdz iebrukums būs beidzies. Bet aina kļūst vēl drūmāka. Kā Amerikas Savienotās valstis atjaunotu zaudēto? 1975. gadā Amerikas Savienotās valstis bija viens no lielākajiem kuģu būvētājiem pasaulē. 50 gadus vēlāk tas veido mazāk nekā 1% no pasaules flotes. Amerikas Savienotajām valstīm ir tikai 4 jūras kara flotes kuģu būvētavas ar 17 sausajiem dokiem. Ķīnai ir vismaz 35 sausie doki. Tai ir arī 10 industriālo partneru, kas spēj ražot militāros kuģus. Amerikas Savienotajām valstīm gan ir 154 privātas kuģu būvētavas, kamēr Ķīnai ir 175 privātās kuģu būvētavas. Tas var neizklausīties pēc lielas atšķirības, bet runājot par jaudu, tā ir milzīga. Ķīna var būvēt kuģus 232 reizes ātrāk nekā Amerikas Savienotās valstis. Atšķirība jūras spēju ziņā ir tik liela, ka Ķīna var uzbūvēt 3 pilnīgi jaunus kuģus tajā laikā, kamēr Amerikas Savienotās valstis spēja veikt apkopi tikai vienam korpusam. Pentagona atbilde ir tāda, ka tikai skaitļi nepasaka visu stāstu. Lai gan Ķīnai ir vairāk kuģu, ASV jūras spēkiem joprojām ir būtiska priekšrocība kopējā izmērā un ugunsspēkā. Amerikas kuģi ir lielāki, spējīgāki un grūtāk nogremdējami, kas nozīmē, ka Ķīna varētu zaudēt daudz vairāk kuģu tiešā sadursmē. Problēma ir tā, ka šī priekšrocība jau gadiem ilgi samazinās. Zaudēto kuģu aizvietošana
vairs nav tik vienkārša kā agrāk. Nesenā kara simulācijā zaudēto desanta kuģu aizvietošana prasīja aptuveni 2 gadus. Zaudēto zemūdeņu aizvietošana prasīja 7,5 gadus. Iznīcinātāju kuģu aizvietošana prasīja 15 gadus, bet tikai 2 zaudētu lidmašīnu bāzes kuģu aizvietošana prasīja 30 gadus. Citiem vārdiem sakot, pat ja ASV uzvar karā, daļa no zaudējumiem varētu prasīt gadu desmitus atgūt. Un tas ir optimistiskais scenārijs. Tagad Vašingtona ir izveidojusi kuģu būves biroju, lai mēģinātu risināt šo problēmu. Taču ASV jūras spēki vēl 2025. gada septembrī paziņoja par lielām kavēšanām. Tur situācija kļūst vēl satraucošāka. Kuģi, uz kuriem Amerika paļaujas nākotnes konfliktā, netiek piegādāti laikā. Sākot no nākamās paaudzes zemūdenēm līdz jūras spēku jaunākajiem lidmašīnu bāzes kuģim, svarīgākās programmas kavējas. Dažas par gadu, citas par 2, vēl citas par 3. Atsevišķi šie kavējumi neizklausās katastrofāli, taču kopā tie veido pārsteidzošus 11 gadus kavējumu, kas sadalīti 9 galvenajās kuģu būves programmās. Iemesli ir pārsteidzoši, pavisam ikdienišķi. Piegādes ķēdes, kas pēc pandēmijas tā arī pilnībā neatkopās, kvalificētu darbinieku trūkums un kuģu būvētavas, kas jau tāpat nespēja tikt līdzi. Ja tuvāko gadu laikā Taivānas dēļ izceltos liels karš, Amerikas Savienotajām valstīm nāktos karot ar to floti, kas tai ir šodien, nevis ar to, ko tā plāno iegūt rīt. Un pat Pentagona amatpersonas atzīst, ka neviens izpildrīkojums nevar maģiski izdzēst gadu kavēšanos, pirms pienāk potenciāla krīze. Kuģi nav vienīgā problēma. Kara simulācija arī parādīja, ka Pentagonam varētu būt nepieciešami līdz 8 gadiem, lai aizvietotu visus zaudētos iznīcinātājus, un 12 gadi, lai aizvietotu zaudētos bumbvedējus. ASV militāristi par to nerunā tik daudz, bet tā ir drūma realitāte. Tas ir tāpēc, ka reģiona bāzes, piemēram, Kadena avio bāze un pat Guama, tiktu pakļautas Ķīnas raķešu triecieniem. Simtiem citu lidaparātu tiktu iznīcināti, un tūkstošiem papildu upuru būtu jau pirmajās konflikta dienās. Citiem vārdiem sakot, šokējošie zaudējumi kara simulācijās var nebūt pats sliktākais scenārijs. Tie var būt tikai sākums. Tātad kā šāda nepilnīga plāna varētu saukt par uzvaras stratēģiju? Nu, to nevar. Tāpēc ASV militāristi jums teiktu, ka CSIS un Kongresa analīze ir novecojusi. Par visiem šiem draudiem ir zināms jau ilgu laiku, tāpēc tas nav īstais plāns. Bet ja ne jūras spēki vai gaisa spēki aptur iebrukumu Taivānas šaurumā, tad kas to dara? Patiesā militārā spēka stratēģija nav atkarīga no miljardiem vērtīgiem lidmašīnu bāzes kuģiem vai dārgiem lidlaukiem, kurus nevar pārvietot. To sauc par Project Hellscape. Šie bija publiski teiktie vārdi, ko admirālis Samuels Paparo, ASV Indo klusā okeāna pavēlniecības komandieris, teica laikrakstam Washington Post 2020. gada vasarā. Ja Project Hellscape darbosies, kā paredzēts, jebkuram Ķīnas iebrukuma spēkam nāktos šķērsot īstu murgu. Visi 110 jūdžu Taivānas šaurumu būtu pārpludināti ar amerikāņu un sabiedroto droniem. Tas radītu milzīgu novērošanas un trieciena tīklu, kas stieptos no satelītiem un izlūkošanas lidmašīnām līdz karakuģiem un zemūdenēm. Katra kustība varētu tikt izsakota, katrs mērķis identificēts un katra kļūda sodīta. Uz papīra tas ir neticami spēcīgs koncepts, bet tas ir tikai uz papīra. Daži no vismodernākajiem droniem, piemēram Global Hawk, ir integrēti plašā tīklā aptver gan AWACS lidmašīnas, gan zemūdenes ar mākslīgo intelektu, kas var padarīt mērķus vēl skaidrākus. Taču tādu ir tikai 33. Un tie ir paredzēti izņemšanai no eksploatācijas tieši tajā pašā periodā, kur daudz analītiķi uzskata par visaugstākā riska laiku Taivānas konflikta iespējamībai. Bet ja šīs sistēmas ir tik svarīgas, kāpēc no tām atbrīvoties? Pentagonas atbilde ir tāda, ka Hellscape nav veidota balstoties uz šodienas tehnoloģijām. Tā ir veidota domājot par rītdienas tehnoloģijām. Militārie spēki paļaujas uz to, ka jauna, masīva, lētāku un gudrāku dronu paudze ieradīsies laikā. Citiem vārdiem sakot, viens no Amerikas svarīgākajiem kara plāniem ir atkarīgs nevis no ieročiem, kas jau ir tās rīcībā, bet gan no ieročiem, kurus tā vēl tikai steidzīgi cenšas izveidot. Paparo bija atturīgs runājot par to, kāda veida jaunas bezpilota sistēmas tiks izmantotas Hellscape. Taču mums ir arī citi avoti. 2023. gada augustā Baltais nams uzsāka Replicator programmu, lai iegādātos 10 000 dronu sistēmu. Šī programma izmaksāja $500 miljonus gadā. Pentagona amatpersonas līdz šim ir optimistisks par rezultātiem. Ģenerālis Čārls Bredfords Kūpers II, Paparo kolēģis ASV centrālajā pavēlniecībā,
šo programmu nosauc par neaizvietojamu. Viņa arguments būtu tāds, ka pirmajā kara dienā ar Irānu šādu ieroču bars iznīcināja vērtīgus Irānas mērķus, piemēram, munīcijas rūpnīcas un komandvadības centrus. Katram ierocim maksājot $50,000. To sauc par zemu izmaksu bezpilota kaujas uzbrukuma sistēmu jeb LUKAS. Par tiem $50,000 ASV militārie spēki iegūst ieroci, kas var trāpīt mērķiem 500 jūdžu attālumā. Salīdzinājumam, viena F-35 dzinēja cena ir aptuveni $22,6 miljoni. Aprēķinot, tas nozīmē 452 LUKAS dronus par vienu daļu no viena F-35. Vēl labāk! Šos ieročus var izvietot no kuģa vai pat no pikapa, kamēr F-35 var izvietot tikai no lidmašīnu bāzes, kuģa vai lidlauka. Tātad droni ir izdzīvot spējīgi tādā veidā, kādā Amerikas tradicionālie ieroči nav. Bet tas nav viņa vienīgais pluss karā ar Ķīnu. Šie tā sauktie LUKAS droni ir uzlabotas Irānas Shahed drona versijas, tikai ar labāku mērķēšanu, pateicoties GPS sistēmai. ASV militāristi saka, ka droni ir savienoti ar mākslīgā intelekta vadību, kas nozīmē, ka tie var darboties patstāvīgi bez jebkādas saiknes ar cilvēku operatoriem. Tas padara tos neiespējami traucējamus vai pat bloķējamus, ja GPS sistēma pārstāja darboties. Ķīnas plašais radioelektroniskās cīņas tīkls un satelītu iznīcināšanas raķetes nebūs pietiekams, lai tās apturētu. Tie ir Pentagona argumenti. Pentagons tiem tic tik ļoti, ka plāno līdz 2028. gadam saražot 340,000 šo dronu. Mēs arī zinām, ka lielais drona mūris stiepsies zem viļņiem, jo Pentagons ir ieguldījis lielus līdzekļus zemūdens aparātu, piemēram, Orka autonomā zemūdens drona izstrādē. Tam jābūt daudzpusīgam, un tas var pielāgoties dažādām misijām, piemēram, novērošanai, elektroniskajam karam vai uzbrukuma operācijām. Tie var izvietot mīnas, palaist mazākus dronus un spārnotās raķetes, vai pat novietot torpēdas, kas paliek neaktīvas līdz saņem komandu. Tad tās pārvēršas par kuģu iznīcinātājiem. Tas viss par cenu, kas, kā tiek apgalvots, ir $55 miljoni par vienību. Salīdzinājumam Arleigh Burke klases eskadras mīnu kuģis maksā apmēram $2,7 miljardus katrs. Tātad pēc Pentagona domām Orka ir izdevīgs pirkums. Tas viss izklausās pēc lieliska plāna, bet skaitļi liecina par pretējo. 2 gadus pēc Replicator programmas uzsākšanas avoti Pentagonā atzina, ka tika piegādātas tikai 100 jauno dronu sistēmu. Tas liek mums apšaubīt, vai aizsardzības departaments patiešām spējas saražot 340,000 LUKAS dronu tikai 3 gadu laikā. Kas attiecas uz Orku, ASV militāristi sajūsminās par tās spējām, taču vienmēr nākotnes formā. Viņi nesteidzas atklāt, cik daudz viņiem to patiesībā ir. Tikai vienu. Tā tika piegādāta 2023. gada beigās, 5 tika pasūtītas 2019. gadā, un uz pārējām viņi joprojām gaida. Un lēnais grafiks ir tikai pirmais no brīdinājuma signāliem ierosinātajam projektam Project Hellscape. Ķīnai ir milzīga sava dronu flote. Tā ir nokopējusi visus Amerikas augstākās klases dronus, piemēram, Global Hawk un MQ-9 Reaper. Bet tas vēl nav viss. Tā kā kauja notiktu tuvu Ķīnas krastiem, ķīnieši varētu nogādāt vairāk dronu ar mazāku darbības rādijus uz Taivānas šaurumu. Tās nozīmē, ka Ķīnas droni būtu lētāki, un to skaits būtu lielāks, jo īpaši tāpēc, ka tā atrodas pasaules dronu piegādes ķēdes centrā. Ķīna to demonstrēja jau 2026. gada sākumā, kad valsts televīzijā parādīja vienu karavīru, kurš vadīja 200 dronu baru. Protams, tas varētu būt propaganda. Taču analīzes, tostarp no ASV valdības paša VOA ziņu dienesta, liecina, ka Ķīnai ir vairāk nekā 50 dažādu dronu veidu savā flotē un 10,000, ko izmantot. Vēl viens trieciens Pentagonam un tā lielajai dronu sienai ir tas, ka Ķīna kontrolē gandrīz visus magnētus, kas tiek izmantoti šajos dronos, neatkarīgi no tā, kas tos lieto. Nav magnētu, nav dronu. Bez tiem motori nedarbosies. Pentagons zina, ka tā ir problēma. Tāpēc, sākot ar 2027. gada 1. janvārī, ASV aizsardzības līgumslēdzējiem būs aizliegts izmantot radzemju materiālus, kas nāk no Ķīnas. Bet mēs jau esam redzējuši, ka piegādes ķēžu pārstrukturēšana prasa gadus, un mēs pat vēl neesam pabeiguši šo tēmu. Vienmēr var kļūt vēl sliktāk. Bet pieņemsim labāko scenāriju un pieņemsim, ka drona problēma tiek atrisināta laikā. Tomēr joprojām pastāvētu vēl viena problēma. Piegādes ķēdi var mainīt. Jūs nevarat mainīt faktu, ka saņemat to, par ko maksājat. Droni ir lēti. Pārāk lēti, lai spētu to, ko Pentagona optimisti gribētu jums iestāstīt. Paparo pats atzina, ka drona lielais mūris nebija izstrādāts, lai ātri uzvarētu karā,
vai pat lai vispār uzvarētu karā. Viņš teica, ka bezpilota daļa projektā Ellis Ainava bija paredzēta, lai iegūtu laiku, cerams mēnesi. Neatkarīgi no tā, kādi ir drona sienas plusi, tas bija atklāts atzinums, ka flote nebūs ceļš uz ātru un vieglu uzvaru pār Ķīnu. Mēs jau esam redzējuši, kāpēc cerēt, ka situācija mainīsies mēneša laikā, ir ļoti optimistiski, maigi sakot. Pat ja Orka spēja paveikt visu, ko jūras spēki no tās vēlas, ar to joprojām nepietiktu, lai iznīcinātu tik lielu floti kā Ķīnas. ASV bruņotie spēki var mēģināt sevi pārliecināt, ka Replicator drona flote ir izšķirošs pavērsiens. Taču tiem joprojām būs nepieciešami tradicionālie ieroči, lai nodarītu nepieciešamos zaudējumus Ķīnas kara mašīnai. Lukas droniem ir 40 mārciņu kraunesība. Salīdzinājumam, pretkuģu raķete, piemēram, Harpoon, spēja nest 500 mārciņu lielu lādiņu. No tā nevar izvairīties. Lai iznīcinātu floti, ir nepieciešamas smagas raķetes, bet no kurienes tās nāk? Acīm redzamākā vieta ir no zemūdens. Ohio klases zemūdenes var pārvadāt 154 Tomahawk spārnotās raķetes ar darbības rādijus apmēram 1000 jūdžu. Slēptas simtiem jūdžu attālumā no kaujas lauka. Tās varētu palaist raķešu zalvas uz militāriem mērķiem visā Ķīnā, vienlaikus paliekot ārkārtīgi grūti atrodams vai pret tām vērst prettriecienu. Un atšķirībā no dažiem optimistiskākiem pieņēmumiem šajos kara plānos, šī ir viena joma, kur pat kritiķi mēdz piekrist Pentagonam. Ķīna pēdējos gados ir guvusi milzīgu progresu, taču runājot par zemūdeņu kara darbību, eksperti uzskata, ka tā joprojām atpaliek no Savienotajām valstīm aptuveni par 1 paudzi. Vēl svarīgāk, Ķīnai trūkst to gadu desmitu pieredzes, ko ASV un tās sabiedrotie ir uzkrājuši zemūdeņu izsekošanā un medībās. Taču gaisa spēki saka, ka viņi negrasās ļauties jūras spēkiem sevi pārspēt. Viņi saka, ka viņa programma Rapid Dragon ir veids, kā nogādāt raķetes tuvāk mērķim un ātri, droši aizlidot prom, neatkarīgi no izmantotās lidmašīnas. Gaisa spēkiem ir aptuveni 460 C-130 un 222 C-17 kravas lidmašīnas. Tradicionāli šīs lidmašīnas pārvieto karavīrus, degvielu un aprīkojumu visā pasaulē. Bet, ja jūs jau nogādājat raķetes uz kaujas lauku ar lidmašīnu, kāpēc pirms tās izkraut uz bumbvedēja vai karakuģa? Kāpēc gan tās neizšaut tieši no kravas lidmašīnas? Gaisa spēki to var izdarīt, uzstādot vienreiz lietojumu paleti izvēlētajā lidmašīnā. Tad tā izslīd ārā pa lidmašīnas aizmuguri kā parastā kravas izmešanā. Raķetes tiek palaistas no paletes, tai nolaižoties. C-130 var palaist līdz 12 raķetēm ar 2 paletēm. C-17 var palaist 45 raķetes ar 5 paletēm. Salīdzinājumam, B-52 bumbvedējs var palaist maksimums 20 spārnotās raķetes, kamēr B-2 var pārvadāt 16. Rapid Dragon ir 2 iznīcinātāju kuģu ugunsspēks par 100 daļu no izmaksām, un izvēlētais ierocis AGM-158 apvienotā gaisa virsmas tāldarbības raķete, JASSM, kuras darbības rādijus ir 575 jūdzes. Tas būtu pietiekami, lai trāpītu mērķiem dziļi Ķīnas teritorijā no lidmašīnām, kas darbojas tālu no frontes līnijām. Katra raķete ir aprīkota ar kaujas galviņu, kas sver gandrīz 1000 mārciņu, un tā ir paredzēta, lai izsistu cauri aizsardzībai pirms detonācijas. Tā ir nopietna drauda pat lielākajiem kuģiem Ķīnas jūras spēkos. Tāpēc var droši teikt, ka Rapid Dragon programma ir gudrs veids, kā ASV militārie spēki var izmantot savu militāro spēku no drošāka attāluma. Tā vietā, lai paļautos uz nelielu skaitu bumbvedēju, tā potenciāli var pārvērst kravas lidmašīnas par raķešu palaišanas platformām. Pentagons saka, ka mērķis ir pārpludināt kaujas lauku ar tik daudziem draudiem, ka Ķīnai ir grūti tos visus izsekot, piespiežot to iztērēt raķetes un pretgaisa aizsardzības līdzekļus, vienlaikus radot iespējas turpmākiem uzbrukumiem. Ja mēs varam ticēt Pentagonam, gaisa spēki un jūras spēki sūtītu raķeti pēc raķetes Ķīnas virzienā tādā uzbrukuma vilnī, kāds nav redzēts kopš Otrā pasaules kara. Tūkstotis Ķīnas mērķu, piemēram, radiolokācijas stacija Vudijas salā un skrejceļš Subi Rifā, 24 stundu laikā pārvērstos pelnos. Tālāk kontinentālajā daļā mērķi būtu komanda centri un vadības centri, priekšējās bāzes, kuģu būvētavas, raķešu baterijas un, veiksmīgā dienā, arī Ķīnas aviācijas bāzes kuģi, ieskaitot to, kas vēl ir būvniecības stadijā. Pentagons jums teiktu, ka tas precīzi zina, kur atrodas šie augstas vērtības mērķi, vai kur tie būs, kad sāksies iebrukums. Pateicoties tādām bāzēm kā Pine Gap Austrālijā, ASV un sabiedroto izlūkošanas tīkli precīzi zinātu, kur veikt triecienu. Ir skaidrs, ka zemūdenes un Rapid Dragon programma spēja paveikt to, ko Replicator nespēja. Ir tikai viens āķis, par kuru ASV militāristi nav pārāk interesēti jums stāstīt.
Šī stratēģija ir atkarīga no pietiekama raķešu daudzuma. Tātad, kas notiek, ja raķetes beidzas? Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs ne tikai aplūkoja cilvēku zaudējumus, ko izraisītu karš par Taivānu. Šis kopīgais pētījums ar pārstāvju palātu arī aplūkoja, cik daudz munīcijas Amerikas Savienotās valstis zaudētu operācijā pret Ķīnu. Tālas darbības pretkuģu raķetes tiktu izlietotas 3 līdz 7 dienu laikā, un tās Rapid Dragon paplašinātās JASSM raķetes gaisa spēkiem būtu ne vairāk kā 30 dienas. Tas pats attiecas uz paplašinātā darbības rādījusa Tomahawk raķetēm no zemūdenēm. Jo noderīgāka ir tehnika, jo mazāk tās patiesībā ir pieejams izmantošanai. Tāds bija simulācijas rezultāts 2024. gadā. Toreiz optimisti Pentagonā varēja to noraidīt, sakot, ka trūkst kāda svarīga mainīgā. Tā vairs nav taisnība, jo tagad mēs zinām, kā izskatās saskarsme ar labi bruņotu ienaidnieku. Amerikai jau ir nācies pārbaudīt savus krājumus Irānā. Rezultāts – Savienotās valstis iztērēja 25% savu THAAD raķešu tikai operācijā Midnight Hammer 2025. gada jūnijā, kā arī 20% savu RIM-161 SM-3 raķešu. Tad 2026. gadā Persijas līča valstis 3 dienu laikā izšāva 800 Patriot raķetes. Salīdzinājumam, visā 2025. gadā tika saražotas tikai 620 no tām. Tas ir aizsardzības raķetes, bet mācība ir skaidra. Pat ierobežotā karā ar industriālu valsti smago precīzijas raķešu krājumi ātri izsīkst, un prasības pēc raķetēm pret Ķīnu būtu daudz lielākas nekā pret Irānu. Ķīnai ir gandrīz 200 desanta kuģu, un to skaits pieaug. Daži no tiem tiktu iznīcināti ar raķetēm ceļā, bet citi izdzīvotu. Ja daži nogrimst, Ķīna var atrast daudz vairāk kuģu, kas ieņemtu to vietu. Turklāt pievērsiet uzmanību piegādes ķēdei. Pašreizējais raķešu krājums, tāpat kā droni, ir atkarīgs no datoru mikroshēmām, magnētiem un raķešu tehnoloģijām, kuru izgatavošanai nepieciešami redzami materiāli no Ķīnas. Šeit attiecas tas pats izpildrīkojums par redzamiem materiāliem, taču tagad mums jārunā par skarbo realitāti. Amerikas Savienotajām valstīm ir daudz redzamju materiālu, bet vēl vairāk birokrātijas. Avoti apstiprina, ka atļauju saņemšanas process vien aizņem no 7 līdz 10 gadiem. Ņemot vērā to investoru piesaisti un iekārtu iegādi, vidējais laiks, kas nepieciešams, lai atvērtu jaunu raktuvi Amerikas Savienotajās valstīs, ir 29 gadi. Vienīgais secinājums, ko mēs varam izdarīt no tā, ir tas, ka Pentagona rīkojums par Ķīnas redzamju elementiem nāca pārāk vēlu. Kad raķetes būs izlietotas, ASV bruņotajiem spēkiem nāksies meklēt un steigā aizvietot tās. Munīcijas krājuma apjoms ir zināms apdraudējums. Pentagons ir gatavs atbildēt uz jautājumiem par to. Tas nav tik gatavs runāt par Volt Typhoon. Taču karš neaprobežotos tikai ar Klusā okeāna reģionu. Saskaņā ar ASV izlūkdienestu amatpersonu teikto, daļa no tā iespējams jau ir sasniegusi Amerikas Savienoto Valstu teritoriju. 2024. gada sākumā ASV izlūkošanas un drošības aģentūra koalīcija brīdināja, ka ar Ķīnas valsti saistīta hakeru grupa, kas pazīstama kā Volt Typhoon, klusi iegūsi piekļuvi kritiski svarīgai Amerikas infrastruktūrai. Mērķis nebija uzreiz radīt bojājumus. Tas bija nostiprināties svarīgākajās sistēmās vēl pirms jebkādas krīzes sākuma. Mēs jau iepriekš esam redzējuši šādas grupas darbībā. Iepriekš cita ar valsti saistīta grupa vien par F-35 nozaga terabaitus datu. Ja ar valsti saistītas hakeru grupas spēja iekļūt Pentagonā un Amerikas slepenākajās ieroču programmās, kas viņu saturētu no iekļūšanas kritiskajā civilajā infrastruktūrā? Patiesībā gandrīz nekas. ASV izlūkdienesti jau apgalvo, ka Volt Typhoon ir guvis panākumus. Pēc viņu pašu vārdiem, vairāku kritiskās infrastruktūras organizāciju IT sistēmas, galvenokārt sakaru, enerģētikas transporta sistēma, kā arī ūdens un notekūdeņu sistēmas sektoros, jau ir kompromitētas. Un mums ir arī citi avoti, kas apgalvo to pašu. Microsoft uzskata, ka Volt Typhoona darbības mērogs aptver kontinentālo ASV un arī aizjūras teritorijas, piemēram, Guamu, kur atrodas lielākā Amerikas bāze Klusajā okeānā. Microsoft arī piebilda, ka starp mērķētajām nozarēm ir bijusi ražošana un transports. Tas nav nejauši. Ir grūti ražot jaunus kuģus, lidmašīnas un raķetes, ja elektroapgādes sistēmas ir atslēgtas. Tāpēc karš var tikt zaudēts Ohio štatā vēl pirms tiek palaists kaut viens drons. Paskatieties uzmanīgi un jūs redzēsiet, ka katrs ASV militārā plāna balsts plaisā vienlaicīgi. Bet ir vēl dziļāka problēma, par kuru Pentagons ir mazāk gatavs runāt. Militārie analītiķi to sauc par fait accompli risku. Scenārijs ir šāds.
Ķīna rīkojas ātri. Dažu stundu laikā koordinēts trieciens Taivānas aizsardzībai tiek papildināts ar desanta izsēšanos uz rietumu piekrastes līdzenumu. Un ja Ķīna spēja noturēt šo teritoriju 72 stundas, tas pilnībā maina spēles noteikumus. Kara spēļu simulācijas pieņem, ka Amerika reaģēs, un šis pieņēmums ir ļoti nozīmīgs. Pentagons jau 10 gadus cenšas atrisināt šo problēmu. Nevis kā uzvarēt karā ar Ķīnu, bet kā būt klātesošiem pirms kara sākuma. Tādā veidā iespēja nostādīt citus gatavu faktu priekšā nekad nerodas. Viss, kas seko tālāk, ir atbildi uz šo konkrēto problēmu. Ja kuģi un droni kavējas, raķetes beidzas un elektrotīkls jau ir kompromitēts. Kā uzvarēt? Nekas no tā patiesībā nav plāns, kā uzvarēt karā. Tātad, kam tad īsti domāts šis it kā plāns? Tā ir izrāde. Dārga, precīzi izrēķināta, izrāde uz kodola skalācijas sliekšņa, un skatītājs ir Pekina. Patiesais plāns nekad nebija vērsts uz vieglu uzvaru. Mēs varam citēt avotu, ko iecienījuši ķīnieši, lai saprastu, ko patiesībā domā Pentagons. Sun Tzu saka, ka īstā izcilība ir uzvarēt ienaidnieku bez cīņas. Tas ir īstais plāns. Pentagons apgalvota, ka līdz šim esam pārāk lielu uzmanību pievērsuši jūras spēkiem un gaisa spēkiem, bet nepietiekam jūras kājniekiem. 2024. gadā aprīlī ASV jūras kājnieki izsēdās Mavalustas salā Filipīnās, mazāk nekā 100 jūdžu attālumā no Taivānas. Viņi to nemaz neslēpa. Viņi atveda pretkuģu raķešu baterijas, vieglos amfībiju karakuģus, sensorus, kas spēja izsaukt uguns atbalstu no 100 jūdžu attālumu. Pēc dažām dienām viņi savācās un devās prom. Ķīna to pamanīja, un tieši tas arī bija mērķis. Šī vienība bija jūras kājnieku piekrastes pulks. Viņi ir pietiekami mazi, lai pārvietotos ātri, bruņoti ar pietiekami daudz aprīkojuma, lai kādam sabojātu dienu. Viņu galvenais uzdevums ir pārvietoties pa pirmās salu ķēdes ārējām salām. Mabulusts Filipīnās, Yonaguni Japānas Rjukķu ķēdes galā, vienlaikus uzbruko Ķīnas formējumiem no ziemeļiem un dienvidiem. Viņi negaida pirmo raķešu uzbrukumu. Viņi izkliedējas, pārvietojas. Ir dārgi viņus ignorēt un grūti atrast. Un militāriem spēkam, kas gadu desmitiem plānojas iznīcināt stacionārās amerikāņu bāzes, tā ir problēma. Pentagons apzināti publisko šos manevrus. Vēstījums Pekinai. Mēs jau esam tur. Mēs pazīstam šo teritoriju un mēs atgriezīsimies. Taču Ķīna nebaidīsies no dažiem jūras kājnieku pulkiem uz mazām salām. Gaisa spēki apgalvo, ka ir atraduši risinājumu. Atšķirībā no lidmašīnu bāzes kuģiem, gaisa spēku bāzes nevar pārvietot, bet lidmašīnas gan var. Tāpēc tika izstrādāts elastīgās kaujas izvietošanas koncepts. Plāns tika prezentēts kongresam 2024. gadā jūnijā. Gaisa spēku redzējums paredz, ka to lidmašīnas tiek izkliedētas pa daudzām mazākām vietām, nevis koncentrētas lielās bāzēs. Tās būtu pagaidu vietas ar tikai tik daudz rezerves daļām, lai varētu darboties. Karavīri tur ātri ierastos un dotos prom. Uzpildīšana notiktu ātri. Komandu vadība tiktu pārcelt uz tīkliem, kas ir pietiekami mazi, lai tos varētu paslēpt zem maskēšanas tīkliem, darbojoties tiešās redzamības režīmā. Tā nav tikai teorija. Avoti un attēli no kosmosa nemelo. Plāni jau tiek īstenoti. Vienkārši paskatieties uz amerikāņu bāzēm Filipīnās, saskaņā ar paplašinātās aizsardzības sadarbības līgumu. To ir 9 visā Filipīnu salu garumā, un Pentagons teiktu, ka tā vēstījums ir skaidrs. Dienvidu bāzes, piemēram, Antonio Batistas aviobāze, atrodas tālāk no Ķīnas kontinentālās daļas. Tas nozīmē, ka tās necietīs tik daudz no raķešu uzbrukuma. Taču viss, kas tur izdzīvos, spēs nodarīt daudz lielāku kaitējumu iebrūkošajiem spēkiem. Tikmēr ziemeļu bāzes, piemēram, jūras spēku bāze Camilo Osiasa, ciesta daudz vairāk. Taču tās ir labi izvietotas. Pekinas vadība zinātu, ka, ja šīs bāzes tiktu iznīcinātas, tās sev līdzi paņemtu daudz Ķīnas karavīru un tehnikas. Viņi arī zinātu, ka elastīgā kaujas izvietošana sniedzas daudz tālāk par Filipīnām. No attālām klusā okeāna salām, piemēram, Tinijanas Ziemeļu Marijānas salās, līdz civilo lidostu aprīkošanai Japas salā, Mikronēzijas federatīvajās valstīs, tendence ir skaidra. Attēli un finanšu plūsmas liecina, ka Amerikas Savienotās valstis pieliek milzīgas pūles, lai nodrošinātu, ka tās netiek izsistas no spēles jau pašā sākumā. Un Ķīna to zina. ASV bruņotie spēki arī liek Pentagonam saprast, ka tiem ir sabiedrotie. Ne tikai pasīvi, kas ļauj izmantot savu teritoriju, bet arī aktīvi, kas ir gatavi iesaistīties cīņā. CSAS Scalability karsimulācijā netika izmantotas tikai ASV raķetes. Taivānai ir arī savas pretkuģu raķetes. Šīs tiktu izlietotas nedēļas laikā.
taču tas ir simtiem papildus raķešu. Taču Taivānas pirmā atturēšanas līnija nav pārtvērēja. Tā ir ģeogrāfija. Kartē tā izskatās kā sala, kurai varētu piekļūt no daudzām pusēm. Patiesībā lielākā daļa piekrastes nav piemērota lielai izsēšanās operācijai. Taivānai ir aptuveni 1400 km gara piekraste, taču liela tās daļa ir klintis, akmeņi vai apbūvētas teritorijas. Ir tikai dažas pludmales, kur lieliem spēkiem patiešām būtu iespējams izsēsties. Un pat ja iedomājamies, ka izdodas pārvarēt šo pirmo soli, reljefs padara visu vēl sarežģītāku. Salas rietumu puse ir ideāla vieta jebkurai iebrukuma operācijai. Tā ir daļa, kas vērsta pret Ķīnas kontinentālo daļu, un tieši tur atrodas lielākā daļa līdzenumu. Taču šis līdzenums nav tik plašs, kā varētu šķist. Piekrastes līdzenums ir šaurs, iespiests starp okeānu un stāvajiem kalniem, kas stiepjas salas vidū. Ja kāds spēks tomēr izsēstos, tas neatrastu plašu, atvērtu teritoriju, kur izplasties. Tas uzreiz sastaptos ar pilsētām, ceļiem un reljefu, kas dabiski virza kustību caur šaurām vietām. Tas ir svarīgi, jo tas maina jebkādu turpmāko kauju raksturu. Plašas frontes vietā jūs iegūstat daudz saspiestāku fronti, kurā ir grūtāk manevrēt. Taivāna arī pakāpeniski modernizē savu gaisa spēku, īpaši savu F-16 floti. Līdz 2024. gadam Taivāna bija izveidojusi vienu no lielākajām F-16 flotēm Āzijā, un tā veido galveno daļu no tā, kā Taivāna censtos dominēt gaisā jebkāda konflikta gadījumā. Šī agrīnā fāze ir ļoti svarīga. Ja tu vari cīnīties par pārākumu gaisā, viss, kas notiek uz zemes, kļūst daudz grūtāks ienaidniekam. Taču iespējams pats svarīgākais pavērsiens nemaz nav saistīts ar aprīkojumu. Runa ir par cilvēkiem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Taivāna pagarināja obligāto militāro dienestu no 4 mēnešiem uz 1 gadu. Tas nozīmē, ka vairāk cilvēku saņem reālu apmācību un lielāka daļa iedzīvotāji ir sagatavoti ilgstoša konflikta iespējamībai. Tas arī norāda uz domāšanas maiņu, uz nacionālās identitātes pārmaiņām. Ideja nav tikai paļauties uz ārēju palīdzību, ja kaut kas noiet greizi, bet gan spēt ilgāk nekā iepriekš noturēt aizsardzību pašu spēkiem. Nekas no tā negarantē neko. Taču tas nozīmē, ka jebkurai Ķīnas invāzijai būs jāsaskaras ar vietu, kuru ieņemt ir daudz grūtāk nekā rāda karte. Tomēr Taivāna nav viena. Pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara Japāna veido militāros spēkus, kas spējīgi veikt uzbrukuma operācijas. Japānai bija paredzēts līdz 2027. gadam aizsardzībai tērēt 2% no IKP. Jaunā premjerministre Sanae Takaiči sacīja, ka tas nav pietiekami ātri. Tāpēc aizsardzības izdevumi 2026. gadā pieauga līdz 1,9%. Japāna iegādājas savas tālas darbības Tomahawk pārnotās raķetes, kā arī gaisa palaižamās raķetes, kas var sasniegt mērķus vairāk nekā 300 jūdžu attālumā. Ir pat jaunas vietēji ražotas hiperskaņas pretkuģu raķetes, kas var trāpīt kuģim 600 jūdžu attālumā. Saskaņā ar Japānas avotiem tās jau ir izvietotas. Filipīnas arī ir sākušas iegādāties raķetes. Piemēram, HIMARS sistēmas, kas spēj palaist sauszemes precīzās trieciena raķetes ar darbības rādījusu līdz 310 jūdzēm. Ķīna, ņemot vērā Krievu pieredzi, labi zina, cik bīstamas šīs sistēmas var būt. Un atšķirībā no Ukrainā izmantotajām, šīs HIMARS sistēmas ir izstrādātas, lai trāpītu kuģiem. Kara simulācija to neņēma vērā. Amerikai raķešu krājumi tiešām izsīkti dažu nedēļu laikā, bet tie ir tikai Amerikas krājumi. Pateicoties Japānai un Filipīnām, būtu pieejami vēl simtiem raķešu. Vai tās ātri beigtos? Jā, bet tās arī nodarītu vēl lielāku postu Ķīnas spēkiem. Ir vēl viena plāna daļa, kas apvieno visas pārējās sastāvdaļas. Daļa šo raķešu tiktu palaistas no pasaulē svarīgākajiem šaurumiem. Projekts Elles Ainava tiktu apvienots ar jūras ceļu blokādi, kas ir būtiski Ķīnas ekonomikai. Malakas šaurums joprojām ir vieta, pa kuru Ķīna importēs 70% no savas enerģijas. Tuvāk mājām Ķīnas tirdzniecība tiktu noslāpēta, jo arī Luzonas un Miyako šaurumi tiktu bloķēti. Tādi uzņēmumi kā Lloyds paziņota, ka viņi neapdrošinās nevienu kuģi, kas šķērso strīdīgos ūdeņus. Tā kā tie ir visi ūdeņi pie Ķīnas krastiem, tās milzīgā tirdzniecības floti pārvērstos par nastu. Šī Dzinpins varētu vērot savā komandas centrā Šeņaņhai, kā pieaug upuru skaits un birža krīt. Bet Ķīna tikai vēro, kā sabrūk Ķīnas ekonomika. Viņš jau zina, kas notiek ar pārējo pasauli, kad Taivāna pārtrauc darbību. Un to zina arī visi pārējie. TSMC apklust, Apple piegādes ķēde apstājas, Ford ražošanas līnijas apstājas. Slimnīcu aprīkojuma trūkums sāk parādīties valstīs, kas nav izšāvušas nevienu šāvienu.
Pasaule darbojas ar mikroshēmām, kas nāk no vienas salas. Šī neriskē tikai ar Taivānu, un viņš to zina. Tieši tāpēc tie, kas mēģina viņu apturēt, cer, ka viņš pirmais atkāpsies. Ja viņš to nedarītu, viņš laustu Ķīnas komunistiskās partijas visbūtiskāko solījumu – nodrošināt tautai ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti apmaiņā pret autoritāru varu. Vai viņam pietiks drosmes nospiest šo sprūdu? Ja notiks pats sliktākais, šie replikātoru droni un viegli palaižamās raķetes nespēs pilnībā apturēt Taivānas iebrukumu. Taču ar tiem pietiktu, lai Ķīnas armija ciestu zaudējumus, kādus tā nav pieredzējusi kopš vismaz Korejas kara laikiem. Ar tiem pietiktu, lai Ķīnas ekonomiku iegrūstu lielākajā satricinājumā kopš Mao laikiem. Sī to saprastu. Jo viņš zinātu, ka Amerikas Savienotās valstis un tās sabiedrotie spēj cīnīties arī tad, kad ir ievainoti. Pentagona vēstījums ir tāds, ka ja uzvara Amerikai nenāks viegli, tad arī Ķīnai tā nenāks viegli. Tas ir Pentagona īstais plāns – būt uzvarētājam augsta riska nervu spēle. Dronu bari, zemūdenes, Rapid Dragon raķetes, jūras kājnieku brigādes attālās salās. Nekas no tā nav paredzēts uzvarai. Tas ir izstrādāts, lai padarītu kara sākšanu neiespējamu. Vēsturē dārgākā armija ir izveidojusi plānu, kura vienīgais mērķis ir nekad to nelietot. Mēs vismaz varam teikt, ka tas ir plāns, atšķirībā no idejas par pārliecinošu uzvaru 48 stundu laikā par gandrīz līdzvērtīgu pretinieku, piemēram, Ķīnu. Tas ir vienkārši vēlmju domāšana. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies, un tiekamies nākamreiz raidījumā Map Pack.